Skorpioni, čau februārī. Un šajā mēnesī es tev ieteiktu vērot procesus no malas. Tas palīdzēs saglabāt tādu iekšējo līdzsvaru, pie kura tev šajā mēnesī būs jāpiestrādā. Ļoti aktīva var būt pirmā mēnesa puse. Ja gribi piesaistīt sev jaunus klientus, tad dari to līdz 5. februārim, kad Merkurs vēl 3. mājā, tad vari pēc tam vairāk pievērsīsies ģimenei un mājai un labiekārtosi to, paplašināsi, mainīsi, pielāgosi, uzlabosi gan māju, gan vidi, gan arī attiecības ar tuviniekiem. Tāds varētu būt lielais plāns. Līdz 16. Venēra 3. mājā, un šeit tev var būt gan koleģiālas attiecības ar cilvēkiem, gan arī romantisks ar tiem, kas ir līdzās. Tātad, ja mācies skolā, tad skolas biedriem, ar kolēģiem, ar kaimiņiem, ar tuviniekiem, kādas tikšanās, iepazīšanās, kuras, kā jau teicu, var būt vienkārši draudzīgas, bet varbūt arī romantisks. Arī naudu tu vari iegūt, vairot, lūk, šādi te komunicējot ar tuvāko cilvēku loku. Tā nauda ir tepat kaut kur līdzās, kaut kur pirkstu galos. Draudzība var pāraut mīlestībā. Varat iepazīties arī internetā. Varat kopīgi doties izbraukumos, ļoti veiksmīgi nostiprinās attiecības, palīdzēs iepazīt vienam otru. Īsos ceļojumos varat doties kopīgos. Šajā mēnesī vēlreiz atgādināšu, ir svarīgi rūpēties par savu emocionālo veselību. Un visu mēnesi svarīga būs māja, ģimene, bērni, tuvinieki. Būs svarīgi, kas ar viņiem notiek, varbūt nāksies par kādu parūpēties, kādam palīdzēt. Kaut kas svarīgs var notikt viņu dzīvēs. Kāds no skorpioniem arī pārcelsies šajā laika periodā. 24. mums ir pilnmēnesis. Kādu ietekmi tas atstās uz skorpionu zīmi? Šajā mēnesī attiecības būs būtiskas. Kāds var aiziet no jūsu dzīves. Ļoti iespējams arī jaunas iepazīšanās, arī pavisam reāls. Un tāpat ļoti reāli var atgriezties kāds vecs draugs. Tātad kaut kas ar attiecībām pilnmēnesī var notikt. Nu, lūk tā, lai tev viss veiksmīgi. Atā!